Līdz ar to, nu, kam ir vara, tam ir nauda, un kam ir nauda, tam ir iespēja tos procesus, jeb tās smadzenītes paskalot. Labi, parunājam par tavu tiešo darbvietu, proti par Rīgas domu. Kā jau es pieteikumā teicu, ka Rīgas domēs izcilais piemērs priekšvēlēšana kampaņās, nu, lielākoties, protams, Saskaņas centri, tika izmantots nepārtraukti par to, cik tur visi ir forši un galvenais Rīgas modeli pārnest uz Latvijas modeli, uz valsts modeli un tā. Nu, tu pats esi domnieks, līdz ar to, kā tad īstenībā ir? Nu, ļoti izplūdes jautājums, bet... Jā, redzi, es domāju, un vēlreiz var apliecināt to, ka faktiski Saskaņas centrs manā skatījumā neko neatšķirās no Tautas partijas, tikai viņi runā krievu valodā. Un tās metodas un tie darba stili ir tieši tādi paši. Un resursu izmantošana it kā pastarpināti, it kā nejauši, it kā tas un tas, tieši tas pats. Nu, pēkšņi mēs redzam, ka Rīgas mērs tur parādās tur un tur, griež lencītes, jā. Tajā pašā laikā mēs redzam... Viņš citu vēl man liekas, šodien laikam nē. Šodien tilta atklāšana, man liekas, ir. Nu, tad arī būs ok. Bet to mēs paši redzam, kad pēkšņi, nezinu, satiksmes ministrs pēkšņi sācis interesēties par kaut kādām attālākiem stūriem un sācis pirms vēlēšanām braukāt. Līdz ar to, nu, jā, metodas un darba stils jau nemainās. Bet tu dzirdi, ka Ušakovs saka, par spīti ekonomiskai krīzē mēs Rīgā turpinājām tur kaut ko darīt. Mums ir, kas tur nākamajos klipos, ja pie mums ir augstākas pensijas, pie mums vieglāk atrast darbu, nu, kas gan godīgi, ka nav politiķi nopelns Rīgā, tas ir objektīvi. Bet nu, vienalga, ir tas stāsts, pie mums viss ir labāk. Atnākot pie varas, ja tev kontā ir vairāki 10 miljoni un tu viņus sāc tērēt, tu vari atļauties tā runāt. Jo tu tērē, un, protams, tas, ko esmu vairākas reizes teicis, iedzīvotāji priecājās par Līgo svētkiem Krastmalā, kas ir forši. Pirmais mērs Krievs uztaisa Līgo svētkus Krastmalā Rīgā, tas ir kaut kas nebijis. Iepriekšējie nav par to domājuši. Bet aizsagā, kamēr līst alus un ēstas gaļas, nu, aizsagā notiek daudz citas lietas, par ko rīdzinieki paši arī, nu, neapzinoties, rīt parīt, aizparīt sāks maksāt. Nu, tādu piemēri daudz, mēs te esam runājuši un esam minējis. Līdz ar to, jā, viņš absolūti savā reklāmā nemelo tos labos darbus, ko viņi ir izdarījuši, bet vai tas ir viņa nopelnīts? Tam es nepiekrītu. Kas ir tas, ko mēs maksāsim? Nu, tu ieminēji. Nē, nu es domāju, ka daudzas lietas attiecībā uz dažādu veidu iepirkumiem, uz konkursiem, kas notiek attiecībā uz nu, tām pašām ceļu pārvaldes lietām un darījumiem. Ja? Nu, budžets jau visu laiku tiek iztukšots, kā rezultātā viņš ir atkal jāpiepilda. Un jāpiepilda viņš atkal būs uz kāda rēķina. Nu, saka tagad, kad, protams, budžetu pildīs, iztirgojot nekustamos īpašumus. Ja? Ir tāda versija? Nu, it kā to budžetā papildinās, kad nu, mums tur ir, mēs pārdodam to, mēs pārdodam šito, to. Nu, jā, bet pārdodot kaut ko, pirmkārt, vai ir īstais laiks šodien pārdot? Jautājums arī, kam pārdot? Jā, otrkārt, kam pārdot? Un treškārt, nu, pa kādu to mazo summu. Nu, tas arī nav godīgi, ka ilglaicīgi, jo tas nozīmē, ka nākamie, kas nāks pēc vērsta, viņiem nebūs ko pārdot. Nu, tādā nozīmē. Man ir iekšēja sajūta, ka 13. gadā tā kase būs absolūti bēdīgā stāvoklī. Un, nu, droši vien tas, kurš vinnēs vēlēšanās 13. gadā, neapskauž. Jā, jo tas ir tas jautājums, jo vienkārši man liekas, ka, nu, cilvēki, kas tad, kad viņiem runā par Saskaņas centru, viņi saka, bet viņam Rīgā neko nav savārījuši tādu. Nu, pat tā, nu, tā. Viss ok. Un tāpēc tas jautājums viņus pārceļot, teiksim, lielajā valsts līmeņa varā, ar ko mums jārēķinās. Tāpēc es tev šo jautājumu uzdodu. Jā, redzi, Rīgā jau problēma ir tāda, ka Rīgā tie, kuri lasa un skatās mēdījus, nu, viņiem jau nav objektīva informācija. Kā lai uzzina, kāpēc ceļu pārvalde pērk karjeru par 3 reizes dārgāku cenu nekā blakus pārdot?
kā lai uzzina par to, ka faktiski puse no tā karjera vēl ir pļauja, vēl ir jāizrok, jāizcērt koki, kurus pēc tam pārdod citai firmai, kur pēc tam pārdod atpakaļ ceļu pārvaldei vai Rīgas domas kaut kādai struktūrai. Saprot, un tad, kad tu saliec šādus te stāstus kā puzli, ja, un ja tu to vari atnākt uz mēdiju un izklāsīt, un mēdījos to pieņem, un mēdī to nopublicē, tad cilvēki zināt reālo situāciju. Bet manis ieviestais termins Kononovs sindroms, ja, Anna Kononova, ir aizgājis jau patiesībā sagot tik tālu, ka man jau no ārzem latviešiem, no Amerikas latviešiem no apvienības rakstīja e-pastu ar to, ka arī viņiem pienāk šāda informācija, un viņi ir sagatavojuši savu veidu, kā lai saka, ne petīciju, ja, bet savu veidu tādu informācijas apkopojumu, kuri nosūtījuši gan Washington Post, gan arī es precīzi neatceros to nosaukumu, bet kaut kādas starptautiskās žurnālistu asociācijas par to, ka Latvijā netiešā veidā tiek pirkti mēdī, lai viņi nepublicētu neko negatīvu par Rīgas domes valdošo koalīciju. Un to es esmu pats arī sastapies dažreiz ar mēdījiem, piedāvājot kaut kādu informāciju, ja, kad vienkārši noplāt rokas, pasaka labs, jā, bet un tad pēc tam ar darbiniekiem runājot, jā, izrādās vienam ir līgums ar domi tur par tādu summu par Rīgas svētkiem, mums ir līgums ar domi par 14. gadu, par kultūru, par to, un netieši mums pateica, vai nu labu, vai neko, pretējā gadījumā līgums tiks lausts. Akmens žurnālistu dārziņā, drīzāk droši vien ne žurnālistu dārziņā, bet mēdī īpašnieku dārziņā. Jo žurnālisti jau dara savu darbu. Bet tāds ir fakts. Un tas vistiešākā veidā iespaido cilvēka viedokli šeit Rīgā. Un tad viņš ko? Viņš redz, ka nekas slikts nav noticis. Viņš redz līgot dzertiņu krastmalā, viņš redz salūtu, viņš redz svētkus, viņš redz slidotavu pie Rīgas domas, kur izmaksā 3 reizes dārgāk nekā reāli to var izdarīt. Bet viņš jau to nezina. Un tad viņš saka, jā, Saskaņa forši, Nils forši, un viss ir ok. Sievas muka. Varbūt. Labi, okay. Es viņu neesmu pētījis. Nē, tu palīdzēji man ar titru rakstīšanu, sakot, ka Saskaņa tāpat tautas partija ir tikai runā krieviski. Šajā sakrībā man tas jautājums arī, ja mēs paskatījāmies tos klipus, tur bieži vien, nevis bieži vien, tur visu laiku tika uzsvērts, ka Saskaņa ir kreisas spēks. Politisks spēks. Un saproties, un es tā kā īsti mēģinu saprast, kur izpaužās tas viņu kreisums, jo atklāti sakot vienkārši, kreisums, tas būtu lielāku nodokļu, tā nopietni, ja? Klasiski padomājam kreisums, kas ir. Tu saprati, kur ir tas kreisums Saskaņas centri? Es domāju, ka kreisumu viņi spēlē uz to, ko viņi visu laiku arī skandina, kad sociālās lietas, sociālie jautājumi. Un man liekas, ka viņi izpratnē, ka labējie neinteresējās, nerūpējās par parasto tautu, par sociālajiem jautājumiem. Kreisie vienmēr ir bijuši par parasto tautu. Un es domāju, tā ir tā galvenā kārta, ko viņi spēlē. Un, protams, masa ir cilvēki, kas strādā savu ikdienas darbu no 9 līdz 6 pie letes. Ja? Un, ja sociāli viņi nav pasargāti, un ja viens nāk skaists ar brillēm, smaidoši un pasaka, es jūs aizstāvēšu, rezultāts redzams. Jautājums, par kādu cenu atkal tas viss notiek. Paklau, visbeidzot, redz, kā ir, tā kā tagad, no 13. gads tad ir pašvaldību vēlēšanas, tas skaidrs, bet tagad tā kā bišķiņi, te cikli nesabīdījās īsti tādā nozīmē, ka tagad mums būs jauna saima, doma strādā, turpina strādāt ar to sastāvu, kāds tas ir, bet tagad ir jautājums, ja mēs pieņemam, mēs, protams, nevaram līdz pirmdienai vai nezinu, svētdienas vakaram to noprognozēt, ja mēs pieņemam, ka nākamajā saimā neiekļūst LPPLC, tas kaut ko maina priekš spēku samēriem Rīgas domē, vai tas neko nemaina? Rīgas domē tas nemainīs. Ja ir jautājums tikai tik tālu, tad Rīgas domē tas
principā nemainīs neko. Jo tur Tad nav tā, ka tas, ko avīze raksta, ka Šlesers, teiksim, ir ārā no politikas, ja? Es domāju, no parlamentārās, un attiecīgi, tur tas ir kaut kas ļoti tāds būtisks. Domas līmenī tas, kā Amerika sēž un ir koalīcijā un tā. Tur tā sakaba ir pietiekoši skaidra, cieša un vienu otru piesadzoša, ka Rīgas domē nekas nemainīsies. Jo tas ir jautājums, vai viņi domi LPPLC, pat ja viņi netiek Saeimā, vai viņi var izmantot kā vietu, kur pārsēdēt izkrišanu no Saeimas un respektīvi, stāsts par manu nāvi ir nedaudz pārspīlēts. Ja. Tas pašlaik. Redz, Ainārs un viņa fenomens ir tāds, ka viņš absolūti mierīgi var arī, man liekas, 5 gadus vai 10 gadus pasēdēt maliņā, viss darbosies un pēc 5 gadiem viņš atnāks un izskatīsies tikpat svaigs, tikpat enerģisks. Tas, teiksim, ir kompliments man no viņa, ja, kad viņa neņem neviena, nedrīkst teikt, nevienu lodi, ja, bet viņa neņem nevienu negatīvu emociju, ja, viņš turās kā klīns. Līdz ar to Rīgā nekas nemainīsies un faktiski jautājums ir, kas notiks ar... Ja valdībā sēd kopā vienotība un saskaņa? Tas ir jautājums. Ja saiet vienotība ar saskaņu, tādā gadījumā visticamāk, ka mēs varētu palikt vienīgā opozīcija, jo skaidrs, ka vienotība uzreiz tad pieprasīs un dabūs sev gan amatus, gan visu kaut ko Rīgas domē. Mēs paliekam opozīcijā, kā saka, nav jau tā kā sveša lieta. Labi. Esot 2 gadus jau opozīcijā. Ja, tā ir. Labi, kā jau es teicu iesākumā, arī pēc 17. septembrī dzīve, arī Rīgā noteikti būs par ko, arī par Rīgas jautājumiem būs par ko runāt, un es domāju, ka būs ļoti par daudz ko runāt, jo tālāk, jo vairāk. Tādēļ aicināsim atkal ciemos uz studiju. Saku paldies, ka atnāci. Paldies par uzaicinājumu. Mūsu šodien studijas viesis, Rīgas domnieks Jānis Mārtiņš Škuja, ja vēlaties sabiedriskā organizācija Demokrātiskie patrioti.